Labrīt! Es tagad dodos uz Fórums līderu pasākumu. Jau 2. gadu mēs ar Roberta ģimeni dodamies uz šo pasākumu. Un pagājušo gadu mums ļoti patika, tā kā izlēmām šogad doties vēlreiz. Un šī ir pirmā reize, kad es visu dienu būšu prom no meitiņas, tā kā es esmu nedaudz satraukusies. Tikko viņu pabaroju, un viņa palika mājās čučēt, jo pulkstenis ir tikai 8. Viņa parasti guļ vismaz līdz kādiem 9:30. Tā kā, jā, Roberts mums palika ar viņu. Viņam šodien pirmā pilnā diena, tēta lomā. Esmu atslaukusi pieniņu daudz ēšanas reizēm, tā kā es domāju, ka tas viņam noteikti pietiks. Ārā ir briesmīgs laiciņš, līst lietus, un visur ir ļoti lieli korķi, tā kā es lēnām ripinos pie Roberta māsas, un tad dodamies uz Ķīpsalu. Dažas dienas pēc līderes, un es sapratu, ka es nenofilmēju neko pastāstot jums, kā tad mums gāja. Un kopumā pasākums tāpat kā pagājuši gadu bija ļoti foršs, bija daudz vērtīgu lektoru un viss kaut kas, ko tur darīt un apskatīt, bet pagājuši gadu droši vien man patika drusciņi labāk. Varbūt paši lektori pagājuši gadu uzrunāja vairāk, bet kopumā bija forši arī šogad, un es ceru, ka būs iespēja braukt arī nākamgad. Un kāds man rakstīja Instagramā, vai ir tās summas vērts šis pasākums, un, protams, tas ir ļoti individuāli. Katram patīk kaut kādas savas lietas un informācija, un katram patīk dažādi pasākumi, bet man liekas tāds ļoti vērtīgs un iedvesmojošs pasākums. Un par tām summām ir tā, ka ja pērk uzreiz pēc iepriekšējā pasākuma beigām, tad tas biļets ir gandrīz 3 reizes lētāks, jo man liekas, ka uz beigām maksā ap 300 eiro, tad tagad ir kaut kādi 120, man šķiet. Bet, protams, tas ir ļoti individuāli, vai jums patiks. Lai gan es no sievietēm, kas ir bijušas manām paziņām, neesmu dzirdējis nevienu sliktu atsauksmi. Tā kā es domāju, ka katrai tur ir kaut kas, ko paņemt. Un, jā, protams, cenā iekļaujas visas lekcijas, ēdināšana, tur ir dažādas veikaliņi, ko apstaigāt, daudz kur dod arī tur paraudziņus vai kaut kādas dāvaniņas, mūziķi, dzērieni un vēl šis tas, tā kā man tiešām patīk, bet ja negribās pirkt šo biļeti un braukt uz turieni, tad viņiem ir ļoti forša opcija, ka tajā dienā, kad ir pasākums, visas lekcijas var klausīties arī laivā bez maksas viņu mājaslapā. Tā kā man liekas ļoti forši arī tas. Un jā, varbūt man mazliet šoreiz mazāk patika arī tāpēc, ka ik pa laikam bija domas par mājām, gribējās būt pie meitiņas, lai gan, protams, vīrs ļoti labi tika galā un visu laiku sūtīja man tikai bildītes, kā viņiem iet, bet tā bija tāda man pirmā diena prom no viņas un bija mazliet tā skumīgi. Un vēl arī tas, ka man bija vismaz 2 reizes jāiet atslaukt pieniņš,
Un, protams, es arī nokavēju kaut kādā ziņā mazliet no lektoriem, lai gan es tajā brīdī uzliku viņus paklausīties laivā tieši, bet, protams, tas ir tā mazliet, ka tā diena ir tāda saraustīta. Bet kopumā tiešām tāpat bija ļoti forši. Un es tagad apsēdos šeit, jo esmu saņēmusi kādu paciņu. Man Instagramā uzrakstīja kāda sieviete Gunta, kas pati ir jaunā māmiņa un šobrīd ir sākusi nelielu biznesiņu, ko Instagramā var atrast kā Paugu Blankets. Un viņa ir atsūtījusi man ar rokām darinātu pašas veidotu sēdziņu. Tā kā es izdomāju, ka būtu ļoti forši šo te sēdziņu kopā atpakot un paskatīties, ko tad esmu saņēmusi. Tik skaisti! Wow, super skaisti! Viņa man atsūtīja dažādus dzīves paraugus, un tur bija tik milzīga izvēle no krāsām, kādas izvēlēties. Un šobrīd man ļoti šī violetā krāsa ir iekritusi sirdī, tāpēc izvēlējos šādu te tā kā dzīvu, kurā ir krāsu miks ar baltu, rozā un violetajiem toņiem. Un es jau redzu, cik ļoti skaista ir iznākuši šī te sēdziņa. Rītīgi smalki, vai ne? Wow, un tik mīksta. Es jau nevaru sagaidīt, ka varēšu izmantot meitiņai ratos vai gultiņā. Milzīgs paldies! Es atstāšu viņas Instagramu apakšā, aprakstā. Rītīgi forši. Es gribēju parādīt arī šo paklājiņu, kuru mēs pasūtījām. Un man liekas tā ļoti forša lieta, kas pēc tam varētu palikt, kur Emma varēs arī spēlēties kā pilsētiņa, bet šobrīd mēs to izmantojam priekš zemes laika, kur mēs trenējam viņai galviņu uz punča laiku, un kur vienkārši viņa guļ un kaut ko vēro apkārtni, un mēs varam padarīt kaut ko pa māju, kamēr viņa tur dzīvojās, šī paklaiņa. Es neatstāšu tieši šo konkrēto mājaslapu, jo mums bija ļoti ilga piegāde un uz vienu brīdi sāka likties, ka vispār varbūt tā nav īsta mājaslapa, kuras esmu pasūtījusi, plus piegāde bija 10 eiro, kas ir ļoti dārgi, manuprāt. Bet es atradu līdzīgu mājaslapu, ko ieteica arī mīļotavas mammas, kur arī ir šādi paklājiņi, tā kā atstāšu apakšā to. Un jā, viņš ļoti tā ērti salokās nelielā izmērā, un tad, kad nepieciešams, tad var šādi izlaist. Es salasīju visas savas grūtniecības drēbes un saliku šādā te IKEA kastītē, kur plānoju noglabāt un domāju, ka man viņas vēl noderēs. Te ir visi legingi, kas bija man tā kā ar vietu puncim, un bija pasūtījusi arī vienu kleitu, kas ir maternity, tā kā visu to ieliku šajā te kastītē un noglabāšu skapja augšā. Un to darot, man uznāca iedvesma, ka varētu iztīrīt arī pārējo skapi, jeb iziet cauri tam, ko es vairs nevelku, ko es zinu, ka arī nevilkšu, un noziedot. Tagad tad plānoju iziet mazliet cauri. Es gan nezinu, cik daudz man sanāks atbrīvoties, jo šobrīd ir tāds periods, ka es īsti nezinu, ko man gribās vilkt. Pašā dzīvoju šādos te mājas kostīmiņos, jo viņos ir ērti. Ir viegli pabarot mazo, bet jā, pamēģināšu tagad kaut ko pašķirot. Es pasūtīju arī šādus te barošanas tēkrekliņus no Sheina, kur tā kā ir viegli barot, bet es sapratu to, ka man tikpat viegli ir vilkt vienkārši kādu no saviem topiņiem, kuri man pārsvarā ir crop topiņi, un vienkārši paceltos uz augšu, tāpēc man no šādiem īsti nav jēgas, bet pagaidām es laikam tos vēl atstāšu, ja nu nodara kaut kad vasarā, bet visdrīzāk atdošu kādai draudzenei varbūt vai māsai, jo viņi vispār nav vilkti un nezinu, vai sanāks arī uzvilkt. Jā, tagad tā skatoties, es pat nezinu, kur ķerties klāt. Nezinu, ko es tiešām vairs nevilkšu vai ko es vienkārši nevelku tagad. Tāpēc liekas tā kā, ka neko negribās mest ārā. Bet skapis, kā var redzēt, ir mazliet par pilnu.
te ir visa mana džemperu kolekcija, kur noteikti ir pārāk liela, bet tos gan, lai nu ko, bet džemperus ziemā es valku visu laiku, katru dienu, tā kā ir ok, bet nu arī tur noteikti ir vērts kaut ko pašķirot. Un tad man ir dažādas lietas, kā piemēram šis džemperīts, kurš ir pilnīgi normāls, labā stāvoklī, bet es vienkārši viņu īsti vairs nevelku. Un tad man visu laiku ir doma, ka varbūt tomēr atstāt, varbūt atkal sākšu vilkt, bet tā nu tas nestrādā. Kaut kas tomēr ir jādod prom. Tā kā tas būs pirmais. Arī šāda te žaketīte, ko es vilku pirms tam uz darbu, bet vienkārši nav mans stils, un es zinu, ka es to visdrīzāk vairāk neuzvilkšu, tā kā došu prom arī to. Un tad man ir daudz arī kaut kādas zolītās drēbes, kas ir priekš darba, bet jā, es īsti neredzu tām jēgu, tas skapī karāties, un varbūt kādreiz es tās uzvilkšu, tā kā arī tās dosies projām. Šobrīd skatoties, saprotu, ka vēl viena problēma ir šķirot arī vasaras drēbes ziemā, jo arī liekas, nu tos vasarā noteikti uzvilkšu, to es noteikti uzvilkšu, un tā nekas no vasaras drēbēm man neiet prom. Bet es domāju, ka vienkārši atkārtošu šo skapja revīziju arī kaut kad vasaras mēnešos. Lai gan ir jau maijs, bet ārā galīgi nav vasara, tā kā tad, kad būs siltāks, tad iziešu vēlreiz cauri. Vairākas kleitas izvilku, ko noziedošu, bet dažas, kuras vilku ārā, necēlās roka vēl atdot, un es nolēmu, ka ja šovasar es viņas neuzvilkšu, tad pēc tam no tām arī atbrīvošos. Nu ko, šāda te man sanāca čupiņa ar drēbēm, kuras esmu gatava atdot, un ņemot vairāk, pirms tam man nebija neviena brīva pakaramā, tad es teiktu, ka šis ir ļoti labs progress. Noteikti, kā jau minēju, vasarā iziešu cauri vēlreiz skapim, lai saprastu, kuras plānākas drēbes es vairs nevelku un noziedošu arī tās, bet sākums ir labs. Tikko noliku gulēt emmiņu, tā kā ir laiks izdzert savu rīta kafiju, beidzot. Noliku gulēt pusdienas laiku. Un tas brīdis, kad ir jāizzogs vienkārši tik klusiņām, un pie mums pie kājām, pie gultas, pie aizmigusi arī Dolija, un viņa nemāk izzakties klusiņām, tā kā gandrīz pamodās. Jā, vispār gribēju pastāstīt, ka mums šīs dienas ir bijušas tādas ļoti emocionālas, varētu teikt, mazliet arī skumīgas, jo mūsu sunītim Mielai pēkšņi palika slikti. Vienu dienu ievērojām, ka viņa ļoti slikti elpo, braucām uz slimnīcu, braucām uz VET24. Es izstāstīšu tādu ļoti īso versiju, lai nav pārāk gari, bet katrā ziņā ārsti pat atklāja, ka viņai ir problēmas ar sirdi, ka šai šķirnei, kas ir Cavalier King Charles Spaniel, ir ļoti populāra kaite un diezgan bieži sastopama. Un tai dienā vispār mums pateica, ka ļoti maz cerība, ka viņa tā kā atlaps tajā brīdī, jo viņa smaka nost, viņai bija sirds pārsitieni vai trokšņi sirdī un ūdens jeb šķidrums plaušās, un viņai bija ļoti grūti elpot, bet par laimi, esot inkubatorā to nakti, tā kā viņai palika labāk, bet sliktā ziņa ir tā, ka šī problēma, kas viņai ir, šīs problēmas ar sirdi, ko nosauc par sirds mazspēju un kaut kāda problēma tieši ar sirds vārstuli, viņai būs visu mūžu. Visu mūžu ir jādzer zāles. Šobrīd tāpēc Roberts tieši ir aizvedis viņu pie kardiologa. Šodien, kad ir pagājuši jau kaut kādas 5 dienas, viņai pēkšņi atkal palika mazliet sliktāk, un tieši šodien mums arī bija pieraksts pie kardiologa, ko starp citu suņiem, tāpat kā cik es saprotu, arī cilvēkiem ir ļoti, ļoti grūti dabūt. Bet mums palaimējās, ka atbrīvojās vieta, un mēs tikām pie ļoti laba kardiologa Jelgavā. Tā kā Roberts tagad ir aizvedis Milsīti uz Jelgavu,
Un labās ziņas, ka kardiologs šodien ir pateicis, viņi jau tagad brauc mājās, Roberts man zvanīja, ka kardiologs ir pateicis to, ka ja zāles darbosies un atradīsim pareizās, tad Milsītis varētu dzīvot tomēr varētu arī dzīvot vēl vairākus gadus, uz ko, protams, mēs ļoti, ļoti ceram un esam sabijušies. Un ļoti, ļoti žēl, ka sunīšiem vispār ir kādas problēmas un īpaši, protams, vēl tik nopietnas. Viņai arī visu dzīvi tagad ir jāievēro miera režīms, kas man liekas gandrīz neiespējami, jo viņa ir suns, kas visu laiku grib skriet un spēlēties, bet, mēģināsim, protams, to pēc iespējas viņai nodrošināt. Un tad jau redzēs, kā mums ies. Tā kā tagad gaidu mājās Robertu ar mūsu mazo mīlīti. Bet, protams, ka labās ziņas ir tās, ka neskatoties uz to, ka tā ir ļoti nopietna problēma, ar zālēm ir iespējams dzīvot tālāk, par ko man ļoti liels prieks. Bet, tagad ārā sākās milzīgs gāziens, un es tieši biju plānojis iet apliet savas puķis, tā kā to laikam darīšu mazliet vēlāk, jo puķis uz terases, es domāju, kurām tāpat nepieciešams būs aplietās, bet neizskatās omulīgs brīdi doties ārā. Tā kā tagad izmantošu brīdi, kamēr meitiņa vēl čuč, izdzeršu savu kafiju un atpūtīšos. Wow! Tu gribi jau vēlties? Ai, tik tuvu jau esi! Malacis! Cieši ieķērās riekšbrūnās zaķens garuma garajās ausīs. Zaķens gribēja būt drošs, Zaķens gribēja būt drošs, ka māmiņa viņu labi sadzirdēs. Vai zini, cik ļoti es tevi mīlu? Šo grāmatiņu nopirku Emmai fórumā un vēl vienu, un pagaidām viņai ļoti patīk. Viņa jau ļoti ilgi skatās šo vāku, un es arī viņai tikko viņu izlasīju. Mēs šobrīd esam pārgājuši jau uz 68. tērpiņiem, bet viņai viņi ir stipri par lielu, bet 62. viņai vēl ir stipri par mazu. Tā kā šobrīd ir tāds periods, ka īsti nesaprotam, ko viņai vilkt mugurā. Un mēs dzīvojamies tepat viņas istabiņā uz grīdas, kā fizioterapeiti ieteica, daudz grīdas laiks, lai mazais var pats kustēties un nebūt nekur ierobežots. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Share my pillow and rain, go away.
Iestādīju tomātus un gurķus. Arī šogad plānā ir tos audzēt dārzā šajos te podos. Es jau to darīju arī pagājušajā gadu un iepriekšējās mājās. Un šeit viens pods ir atstāts vēl paprikai, ko arī iestādīsim. Tā kā, lai tik aug. Un kamēr Emmiņa gulēja, paspēju arī izravēt mūsu piemājas rožu dobīti. Beidzot esmu tam pieķērusies un tagad izskatās daudz labāk kā pirms tam. Sacīja Rieksvarunā zaķiem un paliecās tik augstu, ka garās ausis skāra koka zemes. Es tevi mīlu tik ļoti, cik tālu ir no šejienes līdz mēnesim. Gulēt, un mums ar Robertu ir plānā paskatīties kādu seriālu. Tagad iesākām Netflixā Four Seasons. Pagaidām liekas ļoti foršs ar Steve Carell no Office. Un, jā, liekas tāds viegls seriāls, bet interesants. Tā kā ēdīsim piciņu un skatīsimies seriālu. Esam šobrīd 3. epizodē.